Nesen es dzirdēju tādu apgalvojumu, ka mēs visi agri vai vēlu nomirsim no vēža, ja nenomirsim no kaut kā cita ātrāk. Es ļoti sasparojos, es teicu, nē, tā nav, mēs varam kaut ko darīt lietas labā. Bet tad sapratu, ka varbūt tam apgalvojumam savā ziņā ir taisnība. Ja mēs neko nedaram, varbūt tiešām tā arī ir, vai ne? Jo cilvēks dzīves laikā iziet 7 organisma piesārņotības pakāpes, un tā viņš iegūst savas slimības. Protams, tas ir tajā gadījumā, ja nevienā no šiem posmiem viņš nesāk neko darīt, lai apstādinātu šos procesus un vērstu kaut ko par labu. Tā, ka varat pārbaudīt, kurā piesārņotības pakāpē jūs jau esat tikuši. Tad pirmā pakāpe ir, ka cilvēks ir it kā ārēji vesels, viņš reizēm jūt kaut kādu nogurumu. Tas norāda uz to, ka ir sākuši piesārņoties nervu kanāli. Vēlāk tas var izpausties kā kakla osteohondroze. Tad otrā pakāpe, kad nogurumam pievienojas galvas sāpes, smaguma vai sāpju sajūta locītavās muskuļos. Starp citu, interesanti, ka ļoti daudz cilvēki galvas sāpes uztver kā normu, ka viņi ar to vienkārši sadzīvo. Un šīs sāpes sajūtas signalizē, ka cilvēks uzturā lieto pārāk daudz cukuru un saldumus. Jūs jau zināt, ja neliekat pie tējas cukuru, tas nenozīmē, ka jūs nelietojat cukuru, jo cukurs ir visur. Jūs redzējāt, cik pienā ir cukurs, šausmas vienkārši. Pie šīs pakāpes organismā sāk uzkrāties visādas nevēlamas vielas, kas nākotnē var izraisīt problēmas. Trešā pakāpe parādās dažādas alerģiskas reakcijas. Tā jau īstenībā ir diezgan stipri piesārņota organisma, tāda dabīgā tieksme atbrīvoties no šlakvielām un toksīniem. Toksīni ir indes. Alerģiju var stimulēt dažādi alergēni, piemēram, ziedputekšņi, sadzīves putekļi, dzīvnieku spalvas, kaut kādi pārtikas produkti, medicīniskie preparāti. Un tiklīdz organisma piesārņotības pakāpe sasniedz normu, var sākties astmātiskais klepus, gļotu atdalīšanās, atkrēpošana, varbūt kaut kādas izmaiņas ādā, psoriāze, ekzēma, var attīstīties cukura diabēts. Sievietēm, protams, tas var izpausties kā ginekoloģiskas problēmas, dažādi izdalījumi. Šādas pazīmes arī signalizē par nepiemērotu uzturu, ka ir par daudz gaļas, par daudz olu, par daudz balto miltu izstrādājumu lietošanas, vai arī par parazītu klātbūtni organismā. Vai atpazināt sevi kādā no šīm pirmajām 3 pakāpēm? Jo tālāk 4. pakāpe ir īstenībā arī ļoti bieži sastopama. Tie ir tie saucamie jaunveidojuma procesi. Tās var būt cistas, polipi, fibromiomas, papilomas, adenomas, audzēji, kā arī tauku noslāņojumi. Pieņemsim, papiloma parādīšanās uz ķermeņa signalizē par polipu veidošanos kādā no zarnu trakta daļām. 5. pakāpe. Tās jau ir slimības, kas ir saistītas ar organisma saistaudu deformāciju. Tādas ir reimatisms, poliartrīts, urīnskāpe, kas rodas nepilnīgas olbaltumvielu pārstrādes rezultātā, uzkrājas locītavās un muskuļos. Pirmspēdējā pakāpe, 6. pakāpe, šai piesārņotības pakāpei atbilst nervu kanālu pārklāšanās ar bioķīmiskas izcelsmes noslāņojumu tādā kārtā, ka kļūst neiespējama nervu impulsu pārraide. Tas izklausās varbūt sarežģīti, bet tas var izraisīt atsevišķu ķermeņa daļu darbības traucējumus, piemēram, paralīzi vai, piemēram, Parkinsona slimība, kas saistīts tieši ar nervu sistēmu. Un 7. galējā organisma piesārņotības pakāpe. Tā ir raksturīgi neatgriezeniski procesi, kas saistīti ar organismu un to veidojošo šūnu pakāpenisku sairšanu. Šajā pakāpē ir novērojami dažāda veida un dažādas lokalizācijas onkoloģiskie procesi. Onkoloģiskās slimības, tas ir tāds organisma stāvoklis, kurā vairs nedarbojas pretvēža aizsardzība. Tā ir imunitāte, ko parasti nodrošina rēsnās zarnas fermentatīvās iespējas, jo šajā piesārņojuma pakāpē šīs iespējas jau ir vienādas ar 0. Pie tādas situācijas jau patoloģiskās ļaundabīgās šūnas auga neierobežoti un vairojas nekontrolēti. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, cik būtiski ir attīrīt savu organismu no toksīniem, no parazītiem, veikt dziļo zarnu trakta tīrīšanu, jo zarnu trakts ir mūsu otrās smadzenes. Un, kad cilvēki saka, cik ilgi man jāiet šo veselības koncepciju, kas ir organisma sistēmiskā attīrīšana, nevis cik ilgi, bet visu dzīvi, jo mēs visu laiku saņemam šo piesārņojumu no ārpuses, no pārtikas, no visa. Un tālāk jau ir atkarīgs no mums, cik kvalitatīvi, cik veselīgi mēs gribam dzīvot,
un ilgi, un cik labi mēs gribam justies, kā mēs gribam izskatīties. Tālāk jau viss no mums atkarīgs.